Šitāda izskatās Düsseldorfa vakarā. Trakā māja. Saldais dupsis. Kokteils saucās. Orgelkoncertes gibt's ja auch. Kannst du hier, da Musik, ja, Bayern ein bisschen, Orgelkonzert auch. Alles kriegst du hier. Tā ir vēl viena ieliņa. Ich mache für mein lettisches Kanal, für YouTube. Te jau vēl viena tāda ieliņa. Te jau drusku labāk. Te jau tāda vecāka cilvēka, tāda kā mēs. Nav tik traki, tik trakām māja, bet arī actions. Action. Un iet tur tālāk. Un tur. Tur ir Raina-Ufa promenāde. Un Ukraiņu karogi. Re, kur Reina te. Te vēl tusnota. Pēc zālītes smaržo zālīti pīpē viņi te trakie. Tak, lai es arī tus nefilmēju. Kas ir Düsseldorfā, visi nākat uz šejien. Daudzi zinās, kas dzīvo Düsseldorfā. No 906. gada 1900. Vai kur ir tā vieta? Paskaties, Lidl stāvvieta, mēs te sēžam ar mašīnu. Mēs te tusējam, paskaties. Tur visi ir saldējumi, šeit ir saldējumi, tur ir saldējumi, reku Džeks nāk ar saldējumi, reku no šeit. Tā būtu tur cilvēks stāv rindā. Visi rajončiks, ne? Visi rajončiks atrod šitā, tāds milzīgs šitā glāzīta. Nu, viss dabīgais, saldējums, viss dabīgais. €90. Tāda vēl, šit nevar nemaz viņu apēst, vai ne? Jā, tieši tā. Nu, visi kā trakie, vai ne? Tu visi, kas ir Düsseldorfā dzīvo vai apkārtnē tuvākā, nu, tuvumā kaut kur tuvākā. Obligāti iebraucieni. Tu pepījies parā? Pepījis? Reku tu miskis, reku tu cilvēku visi. Visas mašīnas, kas šeit stāv, reku. Visi ēd to saldējumu. Pilnīgi visas mašīnas, kas atver. Pilnīgi viss. Es sākumā neiepašu, domāju, kāpēc stāv? Veikali šodien visi ir ciet, ko te viņi šeit dara? Saproti, viņi visi ir atbraukuši, lai pārst saldējumu. Un visi visās mašīnās ir saldējumu. Bitīt atlidojas.
aptīta. Dāiekšķi. Paņem divas. Uz tādu ūdeņu mēs tad brauksim pastaigāties, paņemsim jūs līdzi. Iedomāt buldelīti. Tādu ūdenīšu mēs paņemam. Ar pH augsto līmeni jābūt. Nāk vēl saldžukiem visi. Vēl saldējumiņas. Tisnībā viņš garšo, ziniet kā man atgādina, viņš nenormāli šitā karlusolu vai pols saldējums. Vienkārši Latvijā tas ir normāli šitā visu. Kā šeit tas nav? Nā, vai? Te viss maz, kur to dabīgo var dabūt. Nu, faktiski, tas pirmā viena tā. Jā. Te kāda mums ceļa te Vācijā. Kāds saka, ka labi ceļa. Labi, viss man jārubina aligātors un braucam mēs pastaigu iet kaut kādu interesantu. Te tāds skatapulns. Smuks ezeriņš, ja? Bet laikam ļoti dziļš viņš nav, jo tie koki tur Tornī ārā, koki. Te koki tornī ārā. Kas? Seksīgas trepītes, jā. Tā kā Siguldā agrāk. Tagad jau Siguldā ļoti smuki viss attaisījuši. Un žaroniņš mums vēl 28 grādi jau apnika jau. Un kur vēl tik var, tik ilgi vēl copē. Jā, šeit ēneņai forši. Vai, ka vēl te tādi skati skaisti. Kā Velnezariņš tāds smuks. Nekur nevar iet, jo viņa aizsargā visu šitos. Viņš laikam arī dēļ tā, ka viņam ir ļoti stāvi krasti. Nē, tur viņas putnačus. Nu varbūt jā. Putnam glupa dziesma. Tas dzīvnieks. Nē, aizsargā viņa. Jā, rekur. Strengst verboten. Von einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro. Tur ielīdīs iekšā var 50 štukas ērīšu sods būt. Ne? Kaut ko viņi tur paslēpuši, ne? Tur NATO bāze tur ir, kā tu domā? Tik skaista vieta būtu vispār to izbūvējuši, lai viss steigā un skatās. Bet varbūt, nu, vienkārši tur kaut kādi dzīvnieki dzīvo, kur izmirst. Un tāpēc viņi tā pateikuši, ka šitā un tā. Nu, un stāvi krasti ļoti. Nu jā, arī varbūt tie akmenīši kritīs uz galvas. Jā, tā akmenīši un arī paklupt kāds var un nogāsties. Un tur maz noliksies, ja tur nogāzīsies, tad būs beigts. Jā. Jo tur nopietns tas. Jā. Nopietns tas stāvs krasts. Tik kāds knūpis pazaudējis. Knūpis pazaudējies, sīko brauc. Jāuzliek štekli. Šeit nāks pakaļ. Atradīs. Jā, tā, mīlīši. Nu, neko. Folge dem Weg 950 Meter. Un tā depka ir speciāla. Te viņi rāda tur visādi šitās pārgājienas, kur mēs ejam. Un tā viņš man sarāk, nu, un tā navigācija ved. Rāda. Par tāpā. Nu, kā tev pastāstē? Nu, labi, ir laba pastaiga, jā, tāda neliela, jā. Pār. Gan īsa, jā. Nu, 5 kilometri. Tāda runde. Jā? Skaisti, jā, pa mežu un ar to skatu, jā. Nav nekāda vaina. Patika, jā? Jā, patika, jā. Pa baigais žarons negribās nekur iet. Bet mežā ļoti svaigi ir, labi. Jā. Svaigs tas. Mežā, jā. Saldējumu apēdām. Garšīgi. Tagad normāli vēl šito te izgāja ārā. Tagad uz restiķi brauksim pārēc, vai? Jā, jā. Uz kādu brauksim? Nu, kā tu uzvāks? Uz mūsu losteriju? Jā. Vai es kaut kādu citu gribu? Nezinu, tā
uz kādu citu valsti, jūs zinu, ka ir labi. Pastīsimies kaut ko. Paskaties, jā. Ja? Japāņa resikā tādā atbraucām. Tūrēs būs un nesīs šitos tā. Tāds pasūtījumīšas. Latītas tāds visu laiku. Gribējās šitādi, ja? Jā, gribējās, jā. Mazās šķīvīšas Japāņa. Jā, gribējās, jā. Negribas pierīties, jūs saproti, pārēsts vīrā, bet, nu... Jā, pierīties, tev pierīsies, nežēl. Es zinu, jā, bet es pierīšos ar šitiem visiem. Visādas delikatesīšas. Saproti, visiem ingveri top šitiem, te gribas šitos te visus interesantus. Šis pār vienmēr ir ļoti pilns, bet tagad vispār tukšiņš. Varbūt vakarā. Vakarā, jā, tagad tikai 4. Vairāk cilvēks, tagad ir 5, 4. 7, no 8. Jā, atvainojos. Bet nāk cilvēki. Jā, ap 9 kaut kur. Tad sāks. Nāk laikam uz vakara puses un vakariņas. Redzēs. Minīti. Pirmos atnesu un sāka nest. Sāka nest visādi šitos. Jāmēģina. Girbulīšas pajautāt. Kāba aptīt? Labi. Tāda zupiņa atstiepuši man. Un es sāksim. Kas tas ir? Šitāds atnes. Ja baigi labi, man visvairāk šitā garšo no gaļas viss labāk. Jā. Es, kad biju pie Romas aizbraucu šitādu restorānu, viņš man pasauc, es tikai šito sūtu. Tie jau saka, Jā, tāpēc, ka viņi jau tādu 5 gabalus apēt, tas jau 30 eiro, saprot. Mīnusā viņi iet. Man tik sūtu šie mīnusā iet. nedrīkst tikai vienu. Es saku, tad dodiet man naudu atpakaļ, visi es eju projām. Labi. Čit vien ar asarām uz acīm. Vēl ir kāds tiem. Šitos vēl ēda. Šitos vēl. Es pasūtīju Japāņu specialitātes. Viss jau šitās Japāņu specialitātes. Visu filmēšu, kas vārtā. Bet šitas, man liekas, ka es nebiju to pasūtījuši. Tas ir kaut kas cits. Pareizi, jā. Es šito biju pasūtījis, šito un šito. Šitas nav manējais. Tas ir mans. Tas ir tavs, laikam. Tas ir tavs. Mušeļi, jā? Mušeļi. Tādas iztēma ripā. Dzērienu šeit vienkārši izvēlēs šito čiks pasūt plusā. Ja meine Frage ist, Ja, Sie haben Ingwer vergessen. Ingwer? Ja, okay, ich meine. Aber kann man auch was vergessen. Ganz, ne? Uzīgās gambas, un vēl kur šofāniņu atnesu. Un grupu, baigi labi. Riem. Labi, ka var vienu paņemt otru, zin kā. Tagad tu atnāc uz sušiem, tipa tur kaut kādā, gambajā, tipa tu pasūti un visu apēd un visu. Kādu visi pa bišķi? Jā, visi var pagaidāt. Vēl šitas. Šitas ir tavs, jā? Šities un šitas. Šitie manēja, jā. Es jau riktīgi tā jau es nevaru vēl pārēst. Grūti jau. Tu zini, es laikam vairāk arī neapēdīšu, es tā domāju. Tu varbūt nesūtīšu. Pētiet, nevajag viss. Tagad 4. Kura tagad Es nāk? pagaidām nespiedīšu, saprotu. Kura tagad nāk? 4. tagad arī šitā ir. Man vēl sēnes būs un vēl tās pelmeņi tie tīrieši. Šitā 3. visi nobeigti. Toši es vairāk neapēdīšu, vairāk nesūtīšu. Ne. Jā, tas arī viss. Ņemt to. Daudz jau. Šī pasūtīja tāds salāts un nevar apēst, ja? Es nevaru apēst vairāk. Jā, viss iepriekšējais, ko es biju pasūtījis, bija perfekti. Jā, bija tad garšīgs, viss suši, ka viss šitie. Šito nevar vairs apēst. Jā, šito nevar vairs apēst, jā. Kas tās būs? Kas tās būs? Kas būs tagad? Sots. Nevar apēst.
Es jau arī pārdzīvo, ka nevar apēc man vēl tāds pelnu, viņš saka, ja? Gribēju pasūtīt, bet vairs nevar pasūtīt 5. rundu, es neapēdīšu. Ja? Man tāds sienīts atnes pēdējais, viss nevar arī rīt. Pietiek. Nav viss pēduši, un viss sāk jau nākt tautu. Pienāk vairāk pa 6 tādu lielāku cilvēku. Pašam sev arī vajag pafilmēt. Pierītis. Jūronkuls. Pierītis. Negribās tā ūdeni ņemt. Mēs tā kā krahabori, ne? Es paņemšu vienu pudeli, viņi maksās 6,50. Nu. Tāpatās 70 eiro par visu to vajag samaksāt. Bet, mūsu mašīnā stāv tas labais ūdeni taču. Itāļi nežēlīgi. Es tikai vajag izies ārā mašīnu, tur lejā stāv. Tu mēs patrasies, ne? Nu kāda vaina, ja? Normāli. Viņš vēl rundīt uztaisies? Viņš vēl vienu rundīt? Nē, nevar. Ja nebūtu šito apēduši, tad jā. Jā? Tā šito iegrāpos diviem. Līdz tam, kas bija tā. Jā? Viņš saldojam, negribu to zaļās tējas saldojam? Nē, es negribu tagad neko vairāk. Kā viņi mums apčikarējuši? Viņa ingveru nenes, kaut viņu pasūta, bet tik un tā viņa. Nestiep ingveru, ja? Jā, nestiep ingveru, bet ingveru baigi labi veicami gremošanu. Jā. Līdz ar to tu vari paēst vairāk. Jā, stāst. Nu. Vari vairāk paēst, bet viņa nenes to ingveru. Es biju pasūtījis, viņa man bija apnesuši tajā pasūtījumā visus ēdienus, izņemot ingveru. Aha. Un tad, kad es jau 3. rundē jau pateicām, ka ingveru nebija atnest, tad atnāca atkal. Bet maza, jā? Maza un dažinē, un varēja redzēt, ka tāda, nu... Ķip, ko jums te vajag? Ko jums te vajag, jā, kāds ir... Nu, nesanāca mums šodien viņus apčikarēt. Šoreiz viņi vinnēs, viņam saku, jūs vinnējat šoreiz. Čau! Saku, jūs šoreiz vinnējat, viņš smējās. Jo vispār 5 rundītes, tas ir normāli. Nu jā, tieši tā, bet es 5. neizturēju vairāk, jo es pēdējā, es būtu vēl 5. rundi pasūtījusi, bet es esmu, pēdējā rundē, es esmu pasūtījusi salātus. Lielas tādas. Lielas, un tur izrādījās lasis un tuncis gabalos svaigs, un tie salāti ir lieli. Jā. Un tur faktiski tā zivs ir pārsvarā tikai. Un viss, un apčikarē, ja? Un viņa apēst, vienkārši, nav gandrīz vai iespējams, jo, tā ir zivs. Jā. Un viņa ir jēlā ar mērci, saproti. Viņa garšīga ir kārtībā, bet viņa ir bez tikai ar mērci, un viņas ir daudz. Vajag maziņos, ka nākošreiz, kā tu darīsi, kā tu viņas apčikarēs? Es tikai maziņos. Mums jāvinnē viņas. Jā, mēs tikai maziņos vajag sūpīt, un tikai tos maziņos, tos, kā saka, izsmalcinātos. Jā, aizvien pie fontānčika. Davai. Mazos izsmalcinātos. Ejam, skrienam. Mums vajag viņus apčikarēt. Vienreiz atnāca šausmīgi izbadējušiem, vai ne? Un tādas 6 rundītes pielikt. Jā, tieši tā. Un es visu laiku savējos šitos. Davai šeit runā pagriezos, lai smuki ir. Lai smuki aizmigri, šito te. Tas vajag sūtīt tikai tos pašus garšīgākos un jāskatās vienmēr, ka lai ir mazas. Jā. Tās porcijas obligāti, ka tikko pasūtīs lielu porciju, kur ir daudz. Jā. Tad visu tu viņu apēdīs un tu vairs nevarēsi neko paēst, jo vienkārši tu būsi paēdis. Nu labi, visi saprata, ka viņš nesanāca to viņus apčakarēt, un tu bēdīgies, jā. Es bēdīgi, tāpēc, ka man nācās pēdējā šitie apēst tos lielos salātus un sugas knapi apēda. Tur ir tādā veidā, ka, piemēram, ja tu neapēdi tos salātus, kaut ko, ja tu neapēdi, tad viņi tev soda kaut kādu ēriku vai cik tur, vai 5 ēriku uzliek. Tāpēc, ka daudz, zin kā, paņem tādas salātus, ja tur jau ļoti daudz tā laša. Nu jā. Saprot, un bez tam jāmet ārā. Nu jā, protams. Zin kā, visi nāk, davai, met ārā. Nu jā, tieši tā. Tā jau nevar darīt. Tā jau nevar darīt, tas ir arī pareizi, jo tur tiešām daudz tās zivs bija, un ko ar viņu darīt? Nu, taču, tu viņu metīs ārā, viņa ir labas kvalitātes zivs, kāda vajag. Ko mūsu džipelsons stāv, davai ūdenis. Mums tur pilno, ja mēs kad ejam staigāties, lai pēc tam ir tie ūdeņi mums. Iedam man vien. Lai kur šitāds te San Benedetto. Itāļu veikaliņā. Pat mēs rakstījām Itāļu veikalā, vai ne? Vidiku. Es nezinu. Jo tā. Viņš baigi labais, viņam augstais pH, viņš pH ir kaut kāda 7,5 viņam ir. Skatieties, ja jūs dzerat ūdeni, skatieties, vai ne pH.
12 gadi mašīnā vispār. Šausmīgi veca mašīna, ne? Kā jauna izskatās, un iet arī tāpatās. Pilnīgi kā svežaciņš. Nenormāli ripola. Kādi ripulīši mums te stāv. Es viņu nākamais gadu tirgošu. Es domāju, ka šito te slikti redz. Uz Latvijas laikam tirgošu. Šeit te Vācijā diez vai viņu varēs pārdot. Un numurīši lepnie, ne LV. Pieciniekiem. 200 000 būs, es domāju, līdz tam, ka es viņu tirgošu, būs 210 štukas noskrienas. Viņai ir visas grāmatiņas, viss ir Vācijā pirkta, vācu mašīna. Visas apkopes, viss ir uztaisīts. Un baigi labais vispār. Tas plāns bija mums pārvākties uz Šveici. Tas Kīles galva, viņai ir viss šitās te. Plāns bija pārvākties uz Šveici. Un tāpēc arī pirkām. Jo mēs domājam Šveicē, ka mēs dzīvosim te vai nemā? Kalnā augšā kaut kur, jo mums gribējās sniegu. Ka mums sniegu nežēlīgi gribējās. Un šito slikti būs. Jo sniegu gribējās mums. No, bet palikām Vācijā, nekur neesam aizbraukuši. Un tad arī mašīna palika. Un tad mēs braucam 2 gadu, mēs nopērkam mašīnu. Aizmuguri notunēts arī. Mēs braucam 2 gadu. Un mēs braucam 2 gadu ar mašīnu. Un tagad 2 gadu pagājuši visi. Nē, nu baigi labais. Un šitie 3-litrīgais ir V6, viņam dīzelīts stāv. Un kas viņam ir? Es reklāmu tagad anonciņu tādu taisījos, viņu tirgošu. Un viņam stāv kārba no Toyotas. Nu, viņam īstā. Nu, tā nav pārlikta, bet viņam tāda arī iet. Tā automātiskā kārba no Toyotas vispār. Nu, nekāda problēma. 12 gadu mašīnā, ne? Kā jauna, jā. Vispār kā jauna. Kīles viņai ir. Kīles iet viņai. Pēc tam viņai ir tā tur ziemas tā apkurīte. Un es viņai ieliku arī, viņai ir tas iPhone, tas CarPlay viņai arī ir. Vispār nekā, viņai arī, ka tur uz stikla ir. Nu, tas te, tingš. Bet es jau, kad tirgošas jaunu stiklu uzlikšu. Mums jau bez maksas tas ir uz apdrošināšanu. Visu tā, es šitā tur vispār nevajag labā viņai. Vispār svežas. Ne. Nu, tas oriģinālais, protams, noskrienas. Visa tā grāmatiņa ir ar visiem tām apkopēm. Es jau, protams, netaisu Volkswagen, jau šausmīgi dārgi ir. Es taisu ATU. Pēc tam viņai tas bija aizdarsies, viņai tas katalizators ne, bet kā viņš tas saucās, tā lāga. Tad viņi visi dabūja ārā un iztīrīja visi ar garantiju. Tur 2 gadu visi arī stāv, visi čeki, visi līdzi. Vispār motoriņš. Visi jauna diski ir uzlikti, jaunas bremža klučas, nu pilnīgi visi ir tur jauns, viss tur sāli ceļa vienmēr teikt mainīta. Vislabākais tas Castrol vai kā viņš tur gāžu iekšā. Nu to, ko viņi saka, to es arī gāžu, es jau neesmu nekāds automeistars. Tā kā tā, rekur auto kit ir, čiks un viss, un viņš tāpatās arī visu to rāda. Ot tāds džipiņš būs pārdošana. Es nezinu, cik viņš maksās, cik viņš arī un maksās. Eku patēriņš viņam kāds ir. Eku, 8 litri. Nu, un eku šitāds viņam ir tas iPhone viņai ir. Nu, pilnīgi ideāls, eku viss tur viņam ir. Tas te viss strādā. Veiz ir. Te, protams, uz telefonu sūdīgi izskatās, bet tā viņš. Nu, vienkārši ideāli izskatās. Mūziški viss ir tā oriģinālā viņam. Arī tas radio ir tas dabs, vai kā viņš tā saucās, tas digitālā. Zvērīgi lietopšana. Vai ne? Viņu arī neko viņš nesūta šities, te džips mums, nekādu naudu, vai ne? Nē. Nekāda remonta nav viņam. Nē. Tikai tas, kas tur tā apkopē un viss. Tam Bembim jau arī tas pats bija. Nu, protams, jā. Vai ne? Bembim jau tas pats bija, vai ne? Jā, tieši tā. Viņš arī neko neņēma, nav tikai to apkopē. Un tu vēl to spindeli bija saskrāpējis. Tieši tā.
Nu, ideāli viņš vispār. Vienkārši motoru viendarbība, perfekti viss. Tie lodeņi apsildami arī ir. Kas tur ir? Tur ir viss tas papilno, tikai vienīgais viņam ir tas nav adaptīvais. Tā vienīgā šāzīte, kas viņam nav. Vispārējais ir. Vispārējais pilnībā ir. Nu, nežēlīgi labs viņš ir. Nežēlīgi labs. Lampiņas arī nomainīts, tas bīksenons, es uzliku tādu zvērīgās. Gaisma arī tāda ļoti, ļoti stipra. Prožektors.